Praktiskā daļa datortīklos aiziet RJ45 uzgaļu uzkniepšana. Pirmais, kas jāizdara, ir jānoņem baltā izolācija ar izolācijas šķēriem, jāsadala 4 pāri. Ļoti svarīgi noņemot izolāciju ir neiegriezt vados. Ja tas notiekās, tad vads jānoknieb vēl un jānoņem baltā izolācija tā, lai vadu dzīslas nebūtu iegrieztas. Ļoti svarīgi tanī brīdī, kad jūs taisnojat vadu dzīslas, ir tās iztaisnot un izvēlēties atbilstoši B standartam, kādā veidā izkārtot vadus. Kad es pārliecinājos, ka vadi ir pienācīgi iztaisnoti un kad esi izmērījis, cik tālu tie būs jānogriež, vada dzīslas jānogriež tā, lai tās būtu pilnībā taisnas. Nākamais solis ir, ja vada dzīslas jāievieto iekšā RJ45 uzgalī tā, lai uzgaļa galā būtu visas vada dzīslas redzamas. Jāpārliecinās arī par to, lai vada baltā izolācija būtu iekšā uzgalī. Kad tas ir izdarīts, tad vads ar uzgali jāievieto iekšā knaiblēs un ir kārtīgi jāsaspiež. Kad uzgaļi ir uzkniepti, tad jāliek iekšā tas testerī un jāpārbieda savienojums. Izveidot savienojumu maršrutētāju. Kad uzgaļi ir uzkniepti, iespraužam tīkla ligzdā datorā viena vada galu un otru vada galu, jebkurā no portiem routerim izņemot pirmo portu. Nākamais Winbox vidē atveram logu un spiežam refresh. Uzspiežam uz MAC adreses, dubult klikšķus un pieslēdzamies klāt. Drošas paroles iestatīšana. Dodamies uz sadaļu System, User, Add User. Ievadam lietotāju vārdu, grupa full tiesības un ievadam paroli. Sistēmas lietotāja paroles garums nav mazāks par 9 rakstu zīmēm un satur vismaz vienu lielo latīņu alfabetu burtu, mazo latīņu alfabetu burtu, kā arī ciparu vai speciālo simbolu. Admin lietotāju izslēdzam. Pareiza tīkla izvēle iestatīšanai. Dodamies uz sadaļu IP, DHCP, spiežam Add, izvēlamies Ethernet 1, User per DNS ķeksis nost, apstiprinam. Tagad var redzēt, ka IP adrese ir piešķirta. Lai iestatītu NAT, dodamies uz Firewall, NAT, spiežam Add General sadaļā, Out interface mainam uz Ethernet 1, jo tas būs ārējām tīklam, bieži vien internetam. Sadaļā Action izvēlamies Masquerade, apstiprinām. Lai iestatītu DNS, dodamies uz IP, DNS, sadaļā Servers rakstam 194.8.2.2, kas atbilst CERT DNS adresei. Var izmantot arī 888, kas atbilst Google. DHCP servera ieslēgšana. Lai mums visi porti saņemtu IP adreses, sadaļā Bridge ir jāpievieno visi porti. To pašu jāizdara ar Wi-Fi interfeisu. Sadaļā IP adreses list spiežam Add, ievada tīkla apgabalu, ko izmanto lokālajā tīklā. Vārtējas adrese beidzas ar 1 un interfeisa sadaļā izvēlamies Bridge, apstiprinam. Sadaļā IP DHCP serveri spiežam uz
DHCP setup. Izvēlamies Bridge 1. Apstiprinām. Redzam vārtais adresi un noslēgumā redzam adrešu basēns beidzas ar beidzamo adresi. Izvēlamies nepieciešamo adrešu skaitu. Manā gadījumā ir no 100 līdz 120. DNS serveris paliek nemainīgs. Release time atstājam nemainīgi. Sadaļā Leases var piešķirt statisko adresi konkrētajai MAC adresei. Neaizmirstam atzīmēt DHCP serveri. Lai saņemtu adresi no DHCP servera, nepieciešams ievadīt CMD sekojošu komandu ipconfig release, kas atbrīvo adapteri no adreses. Kad tas izdarīts, ievadam komandu ipconfig renew. Sekojoši šeit redzams, ka DHCP serveris ir piešķīris datoram IP adresi. Bezvadu tīkla drošības iestatījumi. Lai iestatītu bezvadu tīklu, izvēlamies Wireless, izvēlamies Security Profiles, spiežam Add. Sadaļā Mode izvēlamies Dynamic Key. Autentifikācijas tips WPA2 PSK. Parolei jābūt atšķirīgai no administratora paroles, kura sastāda vismaz 8 simbolus. Bezvadu tīkla konfigurēšana. Lai nokonfigurētu bezvadu tīklu, nepieciešams ieslēgt sadaļu interfeises. Iespējojam bezvadu tīklu ar zilo ķeksi, atveram interfeisu ar dubulto klikšķi, sadaļā Wireless izvēlamies Mode AP Bridge, sadaļā Band izvēlamies 2 GHz GN, frekvences mainam uz auto, sadaļā Name izvēlamies nosaukumu SSID, Security Profile piešķiram tikko izveidoto profilu ar nosaukumu Profile 1, zem sadaļas Country izvēlamies Latviju. Noslēgumā par pieklājīgas vēstules izveidošanu jābūt izveidotai vēstulei, kurā ir uzruna, raksta adresāts vārds uzvārds par kādu tēmu, uzskaitīti paveiktie darbi, parole administratora, parole bezvadu tīklam, un tad attiecīgi noslēgumā ar cieņu vārds uzvārds, ieņemamais amats un iestādes nosaukums. Tad vēstulei uzliek paroli kriptējot to. Ja ir jaunāka versija, tad tas izskatās šādi un saglabā šo vēstuli. Ja nepieciešams vēstulē vēl veids rezerves kopiju atsevišķi saglabā, un to var arī saglabāt fiziskā veidā ar aizzīmogotu vēstuli, ieliekot to seifā. E-pastam pievienojot šo vēstuli, jānorāda, ka e-pasta vēstulē ir pielikumā šifrēts dokuments, norādot e-pasta tematu un norādot pašu e-pastu. E-pastā, protams, arī jābūt uzrunai, no kā šī vēstule ir, un ar noslēdzošiem tekstiem ar cieņu vārds uzvārds, ieņemamais amats un iestādes nosaukums. Paldies, ka noskaties šo video. Līdz nākamajai reizei!